Ilmārs Zenis savā dziesmā dzied kā pa miglu mana dzīve iet. Savukārt mēs šobrīd rudenī varam sākt dziedāt kaut ko līdzīgu, tikai kā pa tumsu mana dzīve iet. Un jo tumšāks laiks, jo grūtāk kaut ko saskatīt. Nu labi, patiesībā jau nakts melnumā diez vai kāds no mums dosies uz autoplaci izvēlēties automobīlu. Taču pat gaišā dienas laikā mēs varam iegrābties tā, ka maz neliekās, un tikai tāpēc, ka mēs esam noslinkojuši. Noslinkojuši iegādāties kā vertikālu auto vēstures atskaiti, kas principā salīdzinoši ar auto cenu ir tīrais nieks, un vēl jau vairāk jūs tagad labi visi ziniet, ka ar kodu Autodroms varat dabūt pat vesels 20% atlaidi. Un tas ir neierobežotu skaitu, un tas ir arī dzen stāstāms visiem draugiem, radiem, kaimiņiem un visiem, kam tas ir svarīgi. Šoreiz kā ar vertikālu mūs atsūtīja kāda interesanta automobīla, kurš nonācis sludinājumos tepat netālu no mums. Kas gan var būt labāks par BMW lietotu, protams, šajā gadījumā mazu BMW X1, kurš ir nobraucis no konvejer lentes tikai pirms nepilna gada. Nē, jau laikam pilna. 2023. gada maijā tas pirmo reizi ir ticis reģistrēts. Viss jau būtu labi, ja vien ne daži sīkumi, kas atkal lika mums mazliet aizdomāties, vai tas ir īstais, ko mēs vēlamies. Un tātad mēs paskatāmies to, ka šis automobīls nav bijis taksometrs, tas nav strādājis kravu pārvadāšanas jomā, tas nav bijis nomas automobīls policijas, un tas nav bijis arī autoskolas transports. Tajā pat laikā nepilnu 5 mēnešu garā nogrieznī, 5 mēneši, tas ir nobraucis 26 000 kilometru. Labi, nepilnus, bet gandrīz. Tātad braukts ir uz nebēdu, jo vidējs autobraucējs apmēram tik daudz var nobraukt gada laikā, lai kur tas arī nebūtu. Tā kā te jau mazliet ir jāizdomājās, bet patiesībā arī 24 000 gada vecam automobīlim, tas nav nekas traģisks. Ņemam, bet tad mēs paskatāmies to, ka šis automobīls izrādās ir iekļuvis ceļa satiksmes negadījumā, kas arī pats par sevi nav nekas traģisks. Daudz automobīļu iekļūst satiksmes negadījumos, bet šīs ir iekūlies nepatikšanās pavisam drīz pēc pirkšanas. Tātad pēc 5 mēnešiem. Jūnijā tas izripoja ielās, un jau decembrī tas bija pagalam. Turklāt pagalam tas bija no sirds. Bojāta visa iespējamā pasīvās drošības sistēma automobīļu priekšpusē, bojāts dzinējs, ja pareizāk sakot, dzinēji tur vairāk tikpat kā nav, bet kaut kas tāds sapresēts, kantains no metāla. Tur nav it kā vairāk nekas palicis pāri. Vienīgais, ko mēs no tā visa varam iegūt, tas ir atziņa, ka šis automobīls ir drošs, jo salonā viss ir savās vietās. Un ja jums šāds automobīls šķiet tīkams, tad jūs to variet dabūt, jau kā, pavisam jauns auto, bez nobraukuma, nesis, neskrāpēts, vārdu sakot, konfekte, ne automobīls. Kāda sirds tur tagad pukš, to mēs varam tikai minēt, no kādiem materiāliem ir atjaunota drošības sistēma, to mēs varam tikai minēt. Vārdu sakot, mēs vispār varam tikai minēt. Un pilnīgi iespējams, ka kāds šo automobīlu arī nopirks. Protams, ja pirms tam viņš nebūs iegājis kā ar vertikālu lapā un paskatījies, ko tad piedāvā auto vēstures atskaiti, kuru ar Autodroms kodu var šobrīd iegūt ar 20% lielu atlaidi. Un tad jau katrs var domāt pats, vai viņš šādu automobīlu grib vai nē. Vismaz iemesls kaulēties par cenu ir pietiekoši. Piekritīsiet? Tāda ir tā dzīve. Pārbaudīts ir drošs auto, ko mēs jums arī kopā ar Car Verticals iesakam. Kaut kā tā, vismaz tuvākam laikam.
tad jau mēs atradīsim atkal kaut ko citu interesantu.